What's up? Welcome in A-Player Academy YouTube kanālā, un šodien mums ir ciemos Edmunds. Čau, Vārdi. Čau. 3 vārdos pastāst, ar ko tu nodarbojies, un ko mēs šodien darīsim? 3 vārdos. Man tas Edmunds Pošars. Laikam esmu vairāk varbūt zināms to, ka es gudrojos par pārdošanu internetā, kaut ko vāvļoju. Un, ko mēs darīsim? Mēs šodien taisīsim muguru. Muguru un arī pagudrosimies noteikti. Un noteikti pagudrosimies, jā. Bet es nezinu, kāpēc Mārtiņš man ir uzaicinājis, jo pirms tam šeit ir bijuši tikai dzīvnieki, kā Roberts, Edvīns un Andrs un kas vēl. Un viņš vienkārši uzaicinājis parasts Jim Brown, bet labi, let's go. Cilvēks jau neredz sev vairs, kāds viņš izskatās reāli. Viņš sev ir redzējis spogulī tik daudz reizes, ka viņš pats neredz, ka ir dzīvnieks. Tā kā, jebkurā gadījumā būs reāli jaudīgi. Mēs kārtīgi pagudrosimies un arī kārtīgi papušosim viens otru. Yes. Labs. Nice. Tu jau nedari to, lai varbūt priekš citi izrādītos, bet priekš tejienes tīri, lai tu sev pierādi. Es prasu saku, zini kā, zemapziņa visu laiku klausās tevi. Viņi noklausās. Vai tu dari tās lietas, vai tu nedari tās lietas, ko tu sev solīsi? Tu vari melot visiem, tikai ne sev. Jā, tieši tā. Sev tu nesamelos. Domāju, first thing I do, pamostos uzreiz augstā dušā. 2 minūtes. Nu, jau 3,5 gadu laikam. Un tā ir tāds, ka tu no serijas par 3 jūros pamodies, ja es neieeju. Yep. Es zinu, ka es neieeju. Es jūsu kaut kas tāds, bet kā aizmīts. Tāds nav tas, ja pamosties. Tu neliksi workout? Cik kalorijas nopazināsim? To vēl uzliek. Jā, ieslēdzējām. Tā. Bez štukas neiesim ārā. Nu, davai, let's go. Es dzirdēju tas push-up challenge, kā sauc to dziesmu. Jā, apsalī down. Es taisīšu? Jā. Tur līdz kodai pusdziesmai tiek, un pēc tam vienkārši viss dēg. Jā. Un to beigās uztaisīsim. Doj. Let's do it. Vienā no kodiem TikTokiem sev bija ielīdz iekšā, ka tu tur ar svaru pievilkies tādā. Es biju šokā, jā. Es pasniedzu, nu kā es esmu pēc valkos svaru tur zālē. Es paņem 20, 24 piekabinu. Bet es redzēju to Robertu. Cik viņš taisa 17? Jā. Es teicu, lai pamēģināt, jā, cik man fanāca 6 laikos. Tu konstanti trenējies, un tur mazam nezinu tos savus tā kā limitus, jo tu vienkārši neesi pamēģinājis. Nē, tev vienkārši liekas, ka tu esi liels un stiprs, bet tu ieraugi Robertu un saproti, ka tas vienkārši Nīkols. Bet labi, 7 reizes arī nav sūdīgi tādā ziņā. Jā. Game changers, tur es arī starp citu, es biju vegāns pusotru gadu, kad vispār gaļu neēdu un arī ne olas, nekā. Es biju spiests meklēt tās olbaltumvielas, biju spiests pielāgot ēdienu, bet ātri apnīk. Tādā ziņā, ka tev ir vairāk jāpavada laiks tev virtuvē. Jā. Kāda pašsajūtas izmaiņas bija? Bija, bet nebija tas smagums iekšā. Cerēs, ka tu gaļu daudz apēd vai kaut kādus, nezinu, citus produktus, tad ir tāds smagums. Un bija reāli grūti sev nospiest bremzēm, jo visu laiku gribējās ēst. Okay. Nice. Es pamēģināšu pa tavam, es parasti liku kājas tur, bet man visu laiku besīja, visu laiku viņš Es lieku šeit arī, es sākumā mēģināju tur, bet tagad lieku te. Daudz foršāk. Jā? Nu, Var ritīgi izlaist un izmest to muguru. Es to mašīnu tā kā avoidoju. Šito? Jā. Jā? Tāpēc, ka vienkārši nereāli ribās spied iekšā. Bet ritīgi labs īstenībā, ja tur liek, jo tev tā viss stabilizācijas ar kājām ir. Kaut kā jā, jo tas pats, kas simulē to tur, ka tu paņem to tā tībā. Jā. Sweet. Es likšu apakaļ šo programmu. Starp citu, tu teici, tu biji Amerikā. Tev tā kā arī bijuši kaut kādi mentori tavā dzīvē? Es esmu daudz mācījies, tāds viens konkrēts, ne? Ok. Es esmu daudz pircis no tādiem amerikāņu kočiem, no Eiropas kočiem. Es tā arī saprotu, jā. Viss kaut ko, jā. Bet daudz ļoti grāmatas lasījis. 20. gadā, laikam, tieši pirms Covid. Kaut kā tur bija tāds kliks. Es nezinu, no kurienes man atnāca tā vēlme. Bet, kad prasījos, tagad man vajag kaut kādu baigi, prasījās zināšanu. Es joprojām atceros to dienu, kad es zinu, ka man tur čoms viens bija. Un viņš tur laiku kaut ko stāstīja par tām grāmatām. Es viņam uzrakstīju, iesaka ar grāmatu. Un tad viņš man ieteica, es izlasīju to. Un tad kaut kā pavērās. Es jūtu, ka man vajag vēl info. Pusotru gadu laikā kaut 70 grāmatas laikam nohavāju. Ideāli. Un tur bija kaut kāds posms, ka man vajadzēja vienkārši sasūkt sevi. Tagad es kaut mazāk tās grāmatas lasu pa laikam, bet vairs nelasu tā no vāka līdz vākam. Atvaru, jā. Ko esmu pamanījis arī tā kā esmu piebremzējis tieši uz grāmatām. Kāpēc? Tāpēc, ka tie paskaties, īstenībā tev pietiek izlasīt 5 grāmatas, jo tā ideoloģija ir viena un tā pati. Jā, tikai citiem vārdiem. Jā. Tieši tā. Un tad ir vienkārši time for action. Jā, tieši tā, jo tev jāsasēj sēklas savā prātā. Un tad caur gadiem tās sēklas sāk augt. Jā. Un tev sāk likties tie gabali kopā puzlī iekšā, un tad, toreiz es to izlasīju, pams, jāpamēģina. Jā. Un tas saliekās tā. Galvenais neiestrēgt tajā lūpā, ka tu tikai mācies. Jā. Tu visu laiku gatavojies. Tu vienkārši tu uzsūc, un tad ir tāda laiks tur kaut kur likt lietā. Es jau pat no sevis uzticēju, ka execution is the key. Vienkārši sev kā atgādinājumu, ka darīšana ir vienkārši atslēga. Vienkārši ir laiks mācīties, ir laiks darīt. Tā kā kara laukā ir pavisam cits actions. Jā, davai, let's go. Давай.
Labs. Cik tev gadi ir? 28. 28? Jā. Jā, nice. Citā? 37. Labi saglabājies. Tas to ir sweet. Krūti. Paldies par komplimentu. Krūti, tu ļoti agri sāki vispār šo tevi pasākumu savējā noteiksim. Jā, ātri dabūju. Tu ātri nonāci pie senciem. Jā, ātri dabūju polām. Es ātri nonācu tādā punktā, ka es sapratu, ka, ja es gribu kaut ko mainīt, man jāsāk darīt citas lietas. Lielākā daļa cilvēku iekrītēja lūpā, ka viņi dara tās pašas lietas un cer cits rezultāts dabūt. Jā. Jau diezgan ilgu laiku es dalīju tādu informāciju, kas ir ļoti ne tevām vecumām atbilstoši, teiksim tā. Paga, tā, ko es parasti taisu tālāk? Nu, uztaisam šo te vilkmi? Klausgrip, jā? Klausgrip, jā. Mauc. Nu, bet tā vienmēr ir. Bet, nu, jā, es liekas no malas visiem, puses tādi ārā. Es pirmīt skatos, tu taisi to tībāro, es ceru, ka man tādas rokas ir. Tā kā reāli. Čilā staigāja rīķietā uz saitēm. Fine. Tas tā kā šķiltuvām. Jā, viss piesit jau. Tā jau saka visi tie influenceri, ka tur cilvēkiem patīk redzēt tur tavu kaut kādu insight tavā ikdienā, no sērijas. Es dabūju dzirdēt no viena mentora, kas man teica, viņš saka, ka tava dzīve ir kā filma, bet ar reklāmas pauzēm. Ko tu dari, ko tu ēd, kur tu brauc, ar ko tu tiecies, kur tu ej pastaigāties, un tad iemet iekšā to produktu, ko tu tirgo un kā tu to dzīvi var sasniegt. Tev nevajag pārdot to lidojumu uz to Havaiju, tev jāpārdod to Havaiju, to vietu, kur viņš nolaidīsies. Un ar to rādīšanu, ar to ikdienas rādīšanu, tu parādi to, kā tu domā. Un tas, ko cilvēki pērk. Jā. Forši noteikti tā sajūta, ne? Ka tu redzi, ka tik daudz cilvēku dzīves pamainījušās ir. Jā, rītīgi. Pēc tādas, teiksim, izēšanas ar tevi. Tas to piepildījumu dod. Tāds, Un tur ir tas prikals, kad meklējam to laimi nepareizajās vietās. Ja? Nu, tev liekas, ka tev vajag vairāk mantas, bet patiesībā laime ir došanā, ka tu dod citiem. Vienmēr tu meklē kaut kur ārpus, tad viņa patiesībā ir ļoti vienkārši tā dzīve. Tā momenta labsajūta, bet īstenībā tu vari dabūt to ilgo labsajūtu daudz citur. Un es domāju, ka visi, kas jau vienmēr gribējuši mašīnu, un viņi ir nopirkuši, zina, ka tur nav tā laime. Nu, protams, tu gribējās tur jau nopirkt, tur jaunu mašīnu. Nu, sākumā, pirmā nedēļa tu bet pēc tam, ja tas baseline paceļās, tu vienkārši kļūst to baseline un liekas, fine, nu, nice, jā. Un tad, kad tu maksā remontā 3000, tad liekas, beļāmies, no sērijas priekškām. Man tādas lietas ir kā forši checkpoint. Saprot, es pirmām sasniedzu kaut ko, ir checkpoints, darīts, atalgojas. Jā, bet tur nav tā laime. Tur nav tā laime. Tas vienkārši tas pa to darbu un visu. To laimi tu dabot no tā procesa, vai ne? Vēl vienu. Un tagad vēl vienu ar manīm. Come on. Boom. Tik tev bija? Cik reizes uztaisīji? Pēc 5, 6. Ok. Nu, tev 8 minūtes. Tu tomēr jaunāks 10 gadi. Tests kosmosā. Bet paga. Tev bija vairāk laika. Nu, ok. Bet paga, tev tests augstāks noteikti. Kad 7 vajadzēja būt? Es nesen uztaisīju, nesen pagājušajā nedēļā. 5 kopējais, bet 0,9, ko tas brīvais. Tas jau diezgan solīdi brīvais. 0,9 dirsā, tas ir zemākā robeža. Paga 0,0. Nē, 0,09. Ok. Nu jā, 0,9 būtu labs. Nē, tas ir būtu kosmos. Jā. Bet nē, 0,09. Davai, 1. 2. Davai vēl 5, aiziet. 6, davai. 7. Pēdējo. Varam. Nice. Let's go. Čals, ko teica, ka nav soteku līdz, tā vienkārši 110 arī iziet. Bet muguri gāja jau rītīgi slīp. Nice, let's go. Visi izmocīja. Edmund, ja tu jāsāk tā kā savu tā sales karjeru pa jaunam, ko tu darīji citādāk? Šis ir triki jautājums, kāpēc? Kādas man ir zināšanas? Tāds kāds bija 18 gados? Vai kāds tagad? Nu, labi, jā, tagad kādas tev ir zināšanas? Numur 1 noteikti, es noteikti sāku mācīties uzreiz. Jo pirms tam es arī vienkārši apsēdos un es sāku zvanīt, ne treinīgi nekā, kā ir lielākā daļā uzņēmumu vēl projām Latvijā. Tāpēc pirmais, ko es darītu, es noteikti apgūtu zināšanas. Es iziet cauri kaut kādām sales basiciem, kā darīt. Otrs ir noteikti, es arī meklētu kaut kādu mentoru palīdzību, kurus var konstanti nevis vienreiz iemācīties, bet weekly feedbacks, piemēram. Jā. Man bija problēma šī zvanā, iedot zvanu, iedot feedback, jo tas ir tas pamats. Tev vajag konstantu atgriezenisko saiti. Arī šobrīd, man ir tajā Revolutionā, mums ir milzīgi pārdevēja komanda 500 cilvēki. Ir vajadzīgs konstants feedbacks. Viņi tur, neliecies nezinas, viņš tur sāk savā solā marinēties. Pat, ja viņš ir pieredzējis, viņam vajag kaut kā atgriezenisko saiti. Un laser fokus. Jau startā uzlikt konkrēti mērķis, ko es eju. Nevis mēģināt, vai man sanāks, bet es zinu, ka es to izdarīšu, tagad jautājums ir kā. Un pie manis bieži nāk uzņēmēji, viņi saka, klausies, man tur ir tie pārdevēji 10 gadus jau strādā dinozauri. Es viņus tur nevaru pārmācīt. Jā, tāpēc, ka viņi jau ir iegājuši savās sliedēs, un viņi spēja grūti ar pārmācīt būs. Un viņi jau domā, es jau tur zinu, es tur pirmajā sarunas sāpā, šitas nav pircējs. Nu, un sāk šitie, tas viesti nāk tārā, ja? Tu aizmirsti stulpa basics, kas tev ir jādara.
Jā. Īstenībā šodien tieši ir skolā zvans ar manā komūnu arī 9:30. Uz šā te kamera. Ļoti labi. Hold you accountable. To var, teiksim, pavērst citur dzīvē. Kaut vai tas pats mentors. Ja tu zini, ka tev ir weekly zvans un tev viņam jāsagatavojās, viņš holds you accountable. Un tas ir bieži vien tas, kas vajadzīgs. Ja tu zini, ka kāds to sarunu klausīsies, tu jau padomās un darīs labāko, ko tu vari izdarīt. Jā, tu pacel savu efortu. 100 punktu. Tas jau ir tikai tas iemesls, tu maksā, lai tu piespies sev darīt kaut kādas lietas, jopcik. Jo informācija jau ir ārā, tāpat eju mācības. Puikam stāsta savam dēlam ar laiku. Mājās boksmais. Viņš saka, tev katru dienu pusstundu jāboksējas un 50 pumpīši. Un saka, jāpalas grāmata. 3 lietas. Saka, vairāk to neprast. Un viņš ar man saka, šodien papumpējuši un izdarīja. Un viņš arī tur pēc nāk, viņš pat jauniečs, tēti šodien nesanāca. Man tur bija draugs atbraucis. Saka, no labi, fajn, rītā izdarīs vairāk, ja? Saka, klausies, tu jau to nedari manas dēļ. Saka, tu to dari sevis dēļ. Saka, un iemācies. Es tev visu mūžu nestāvēšu blakus, neprasīšu, ja? Es saku, tev ir jātur solījums sev, tu apsolīji sev. Dari to priekš sevis, ne jau priekš manis. Jā, tāda konstants laika atgādinājuma. Labs. Es, piemēram, arī jau tāpēc arī eju to džimu, mēs šomā runājām. Es gribētu redzēt sev 70 gadus, bet jacked. Jacked. Jau man sievai tēvs ir, viņš nav jacked, bet viņam ir 75, laikam kaut kas tāds. Viņš, ka viņš ir riteņbraucējs visu mūžu tad. Viņš dienās Sotaka īzī nominās. 75 gadi. Vienkārši, tur tādā peisā, kad es tur to sērijas ostīju dūmus vienkārši viņam. Un lielākā daļa cilvēku norakstījuši savu dzīvi jau pie 30 ir. Viņš jau 30 gados ar punci, un ja viņš pastītos pēc 10 gadiem, viņš vispār būtu ar ratiņiem un katetru riņķī, jo viņš vēl turpinātu tās lietas darīt. Tas vienkārši šviests. Es arī visu laiku gribu redzēt to, kad es arī ar saviem bērniem vēl tur spēlējos, kamēr es veco ops. Ar mazbērniem, nevis mazbērniem. Jā, tam arī tāda lielā motivācija, redz, tēvi nejūtās vērtīgi būt tēvi, jo viņi jūt, ka viņiem nav īsti ko nodot. Un es īstenībā vienu brīdi arī tādu sāku domāt, bāc, man nav tā īsti ko nodot tam bērniem. Mēs patinām atpakaļ 10, 8 gadus. Tad tagad mans mērķis bija tāds uzbūvēt sevi, lai man ir ko tam bērnam dot. Jā. Jo ko es nodošu savas traumas? Jā. Vāk, vai ne? Jā, tas ir krūti. Bet ir jau daļa, kas par to vispār neaizdomās. Jā. Viņi vienkārši, pilnīgi neapzināti dzīvo un ir pilnīgā pašpulsmā. Jā. Piemēram, mamīšos ir tāds prikols, kad Latvijā tu ieej rainī vai kajakā tu nobuko. Tur ar tā var, bet tur ir vēl tāds modelis call to book saucās. Viņš, piemēram, meklē tur, nezinu, New York, Parīze, biznesa klasi. Viņš iemet, un viņam parādās, labākā cena būtu štuka 800. Lai dabūtu šoferu zvani vai atstāja rīkvestu. Tad viņi atstāja rīkvestu vai zvana, un tad paceļ mūsu aģents. Un viņš saka, es gribu tur New York, Parīze. Viņš saka, redzēju, jums tur štuka 800. Un tad mūsu aģents skatās, kas ir reāli pieejams. Viņš saka, reku, mums ir pat rīnīt. Un tad tu mēģini pārdot viņam. Viņš saka, bet tikko bija štuka 800 mājaslapā, ja? Viņš saka, bet tur to citu datumu, viss tas pats, un tas sākās, tad viņi notirgot. Un Amerikā tas ir ļoti, tā ir milzīga kompānija. Miljardu apgrozījums pagājušajā gadā. Labs. Un tagad vēl vien ar manīm, dai. Labs. Ļoti samocīt. Nice. Viss, kas būs, ne? Laikam, jā. Varam kaut kādu noslēdzošo, nezinu. Selī ap, krūtažu. Davai. Tur jau atkal, nāfik, es atkal padirsīšu. Ko es tādu savu pazemošu? Brīžiem jau labi dabūt par to ego ir. Vajag. Tā kā ar uz to noratlauku aizbrauc, dabūja ritīgi pizduku, dabūja tāds. Vai ne? Padodies. Lūdzu. Tu pasaki vēl līdzīgi. Jep. Kas man raustīja aiz mēles? Minūte vēl tikai. Bet mēs bijām taisījuši akadēmijā un es izgāju vienreiz. Jā? Jā. Es neesmu mēnēs varbūt reizes 4-5, bet apmēram ar tādu es vienmēr beidzu. Tā ir prikols, ka tu taisi iegriez alkoņus tev muguru, lai stabilizē. Jo, ja ne, grudekš šķīst ārā. Nē, tu viss šķīda beigās. Ko, Edmund, neslikt priekš sales 2 stundu 45 uzblēsām kārtīgi treniņu. Crazy. Īstenībā bija jaudīgi. Un es teikšu tā stunda 45 reāli paskarēja ritīgi ātri. Jā, tieši tā. Likās, ka mēs baigi ilgi būsim, bet tiešām palidoja. Labā kompānijā laiks ātri lido. Tieši to pašu gribēju teikt citādākos vārdos. Es gribēju teikt, ja cilvēks ir vienā vibrācijā, liekas, ka vienkārši tu vari runāt un runāt. Tā kā ritīgi krūti. Paldies tev, vecīt. Paldies, ka uzaicināji. Bija forši, tiešām forši.
Tā kā es noteikti kādreiz darīsim vēlreiz, un es ceru, ka tu skatītāji kaut ko iegūsi no viss šitā. Un visi, kas grib pagudroties vairāk, pievienoties Mārtiņa akadēmijai, ļoti vērtīga informācija iegūsit un tiešām nekad nav par vēlu mainīt savu dzīvi, lai arī kur tu būtu, kādā šobrīd punktā, vienkārši spērt pirmo soli un, kā jau mēs minējām, visums jau parādīs ceļu. Un, ja tu vairs savā dzīvē negribi raizēties par naudu, iemācies pārdot. Un ej pie Edmunda, viņš reāli ir uztaisījis kolosālu kursu, kas ir, man liekas, 40 eiro mēnesī. Reāli, tā kā, ja tu gribi iemācīties potenciāli skillu, prasmi, kas tev nodrošinās tavu labklājību, tev, tavai ģimenei, re, kur ir cilvēks. Tiekamies. Paldies. Super. Tā kā tā. Good.